Šajā mācību gadā Cesvēnas vidusskolā mācās teju 300 izglītojumie, no kuriem liela daļa tiek atvesta ar skolas autobusiem, gan no tuvākās teritorijas, gan blakus esošā Gulbenes novada. Arī Ēdļu vidusskolā no 220 izglītojumajiem daļa bērnu uz skolu tiek nogādāta ar skolas autobusu. Turpmāk šos pārvadājumus veiks ar jaunajiem elektroautobusiem, kurus īstenojot atveseļošanas fonda projektu, nu pat iegādājusies Madonas novada pašvaldība. Tu izbrauc tikko ar jaunu autobusu. Kāds bija sajūts? Man ļoti patika. Es ne pirmo reizi tādā esmu bijusi. Es nesen tādā biju, bet man ļoti patika. Tas nozīmē, ka tagad Cesvēnas bērniem būs foršāk braukšanas skola. Jā. Prieks, ka Madonas novads bija viens no pirmajiem, kas izvēlējās iegādāties šos autobusus. Jo, kā mēs šobrīd zinām, ir šī tendence, ka ir Eiropas zaļais kurs, kad spiež uz to, lai pirktu šos vidē draudzīgos transports. Un pašvaldībām bija tā iespēja saņemt Eiropas fondu atbalstu šādu autobusu iegādēji, ka sanāk, ka autobusu iegāde ir daudz izdevīgāk nekā dīzeļa autobusu. Liekas, varbūt pats autobuss dārgāks, savukārt, ja paskatāmies atbalstu, ko pašvaldība saņem, tad tas sanāk lētāk. Otrs galvenais iegūms bez cenas ir tas, ka arī eksploatācijā tas autobuss ir izdevīgāks, jo, ja mēs paskatāmies naudas ziņā, tad šāds autobuss uz 100 km iztērē apmēram 6–7 eiro, salīdzinot dīzeļa autobusu, kas būtu apmēram 25 līdz 30 eiro atkarībā no apstākļiem, kur brauc. Nu, un tas pats galvenais, kad viņš arī atbilstoši mūsdienu prasībām, modernāks jau, kad ir dažādi asistenti, lai tas būtu drošībai. Viņš arī piemērots ir pasažieriem ar īpašām vajadzībām. Ja gadījumā nepieciešamība tādas, tad šis autobus spēj to izdarīt. Pašvaldībai tas ir ļoti nozīmīgi, jo mūsu autoparks ir liels un, diemžēl, jau novecojis, un šis projekts dos jūtamu uzlabojumu. Pēdējā laikā, protams, aizvien lielāku vērību piegriežam drošības prasībām, kas arī ir aktualizējies pēc pēdējiem notikumiem. Arī šie jauni autobusi tātad noteikti būs atbilstoši visam, kas nepieciešams. Protams, ja runā par izmaksām, tad izmaksas varbūt liekas nesamērīgi lielas. Tas ir 513 000 bez PVN uz 2 autobusiem un 2 uzlādes stacijām, jo viņiem ir pilnīgi katram sava uzlādes stacija, kas ir katrā skolā, tā tad ir sava, kur autobus arī varēs lādēt pēc nepieciešamības šīs baterijas. Projekta ietvaros ir nepieciešams viena autobusa utilizēšana, un mums ir projektā paredzēts, ka mēs vienu lielu autobusu norakstīsim, tā kā lai viņš vairs nepiesārņotu mūsu Latviju, un ziedosim Ukrainai. Tā kā Bobriņķis pašvaldībai, ar ko mums ir sadarbība, tas arī tuvākajā laikā notiks, kaut gan tas autobus šobrīd ir vēl ejošā kārtībā, bet diemžēl savu ir nokalpojis, un mūsu pienākums ir viņu norakstīt un atdot ziedot cilvēkiem, kur tas noteikti vēl būs vajadzīgs. Savukārt uz jautājumu, vai nākotnē ar elektroautobusiem būs nodrošinātas arī citas novada skolas, izpilddirektors skaidro. Jā, šobrīd mēs skatāmies attīstības virzienā, lai nomainītu esošo autoparku un plānojam nākotnē izvērst pilna servisa nomas pakalpojumus, pie kā šobrīd tiek strādāts, lai mēs šos vecos autobusus nomainītu pret moderniem un mūsdienu prasībām atbilstošiem. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.